Man personīgi strādājot ar vīriešiem, daudziem ir pieredzes ar vecākiem, kur mamma vai tēvs ir bijuši ļoti emocionāli vai ir pieredzējuši emocionālu vardarbību. Un es redzu, kā tajā brīdī tas vīrietis patiesībā shutdownojās uz emocijām. Viņš negrib vispār tikt iejaukts nekas, kas ir emocionāls, un viņš necieš cilvēkus, kuri ir emocionāli. Kā šitam iet cauri, kā šo navigēt? Tas ir labs jautājums, jo es arī biju super emocionāls. Un, protams, bija grūti tā kā atvērties un līst iekšā tajās emocijās. Ļoti grūti. Ko tu sev sarunāji? Es nonācu tajā vienā eventā, kur sāku runāt par maskulīnu un feminīnu enerģiju un izbalansēt to enerģiju. Es vienkārši sapratu, ka es visu savu bērnību uzaugu tā kā sievišķajā enerģijā. Visa drošība, netrako, nesteidzies, dari darbu, kas ir stabils un tā tālāk. Bet man iekšēji bija tāda sajūta, man jādara kaut kas vairāk. Bet tad, kad man bija tā vēlme darīt kaut ko vairāk, katra tā emocija man turēja. Viņa neļāva man spērt uz priekšu, vai ne? Un tad es no tā sapratu, ja es gribu kaut ko savā dzīvē vairāk, tad man ir jālien iekšā tajās emocijās un jāsāk risināt. Tā kā, no kurienes tas nāk, kāpēc tā emocija ir uzradusies, kā es viņu varu transformēt, kā es varu sākt kustināt sev uz priekšu, vai ne? Vienkārši tur ir jāatrod lielākas motivācijas apakšā, jo redz, man motivācija bija noskaidrot to, kāpēc es nevaru izdarīt tās lietas, ko es gribu. Ne? Un ja džekiem ir tāds bloks, ka viņš negrib līst tajās emocijās, tev nav pietiekami dziļi iemesli, kāpēc to darīt.